šur tur jau parādās atkritumu maisi ceļu malās, tātad cilvēki sākuši vākt atkritumus vēl pirms lielās talkas. Tas ir patīkami. Tieši tā, un arī pavasaris ir klāt, un tiešām tie mēsli ir ļoti labi redzami, bet šogad lielās talkas organizētāji īpaši uzsver, ka mēs pievēršam uzmanību vairāk tā kā ūdens tilpnēm. Nu, ne tikai ūdens tilpnēm, bet vairāk tā kā ūdens tilpnēm, un tieši tāpēc varbūt katram no jums arī ir vērts padomāt, vai kaut kur jūsu māju tūmā nav kāda ūdens tilpne, kaut arī tā būtu mazmazītiņa upīte, kuras krastus vajadzētu sakopt un būt īpaši jūsu palīdzīgā roka. Bet, protams, ka tad, kad tā talka pienāk, tad katram arī varbūt iespējams ir derīgs arī kāds padoms, kā tad šīs ūdens tilpnes pareizi vajadzētu sakārtot. Neba no Rīgas brīvostas cilvēki ir tie, kas nāk un piecūko Daugavas krastu, toties katrā lielajā talkā. Viņi savāc to drazu, ko aiz sevis ir atstājuši makšķernieki un vietējie iedzīvotāji. Sakiet, lūdzu, jūs piedalīsieties lielajā talkā? Sestdien. 21 апреля. Ну, конечно, надо. Берег убрать, хотите сказать? Да. Ну, обязательно так убираем. Не в эту субботу, а в следующую. Да. Это после... Буду. Будем убирать. Весь берег, да, тут? Сарай тут да. Почистила. Да, уже в течение недели будем убирать. Rīgas brīvostas pārvalde, atbalstot ostas teritorijas iedzīvotāju rosīšanos, kā parasti lielās talkas dienā izliks konteinerus viskarstākajos punktos. Darīsim to visu tā, kā to bez speciāliem līdzekļiem to var izdarīt, ja? Apmēram tā. Tikai ar maisu un cimdiem. Vienlaikus brīvosta aicina visus iedzīvotājus sakopt jūras malu, kur pēc lielajiem pavasara vējiem atrodas viss, kas aizvadītā gada laikā cilvēkiem izrādījies liekas. Īpaši nepatīkama situācija bijusi pērnajā pavasarī. Kaut kādu iemeslu dēļ, vai tie ir vēji vai straumes, pagājušā gadā bija tonnām. Tie atkritumi tika skalot ārā no jūras. Viņi visi nav izmesti jūrā. Liela daļa tas ir tas, kas pludmalēs tiek atstāts, un tad ūdens viņus ievelk iekšā, bet tā kā jūra sevī neko neatstāja, kas viņai nav vajadzīgs. Ja, viņi visi no tā atbrīvojās, tieši tāpat kā mēs. Un tā viņa lēnā garā mums visu laiku to met atpakaļ. Turklāt nevienam nav liegts sakopt jebkuru ūdens tilpni, kas atrodas dzīvesvietas tuvumā. Aivarsļu ģimeni un domu biedriem katru pavasari saved kārtībā no mājām netālu esošo Grants karjeru. Nepieciešams ir, kas mums grābeklis, kas ir svarīgi, jo grābeklis nodara visur, arī ūdeņos. Mēs domājam par savu bērnu nākotni un lai viņi redz, kā tomēr šī te daba ir sakopta un kā viņi ir jākopja, ja arī to nemāk kāds cits izdarīt. Ja. Jāsāk allaži ir ar nokritušo zaru savākšanu un nokaltušo likvidēšanu, un cik iespējams izvilkt baļķus un kokus, kas atrodas ūdenī. Tāpat mēs ar laivu neko daudz nevarēsim izdarīt, jo laiva nav stabila. Viņa kustās, un kustībā tātad mēs varam izdarīt kaut kādu nepareizu darbību un iekrist pašu ūdenī. Tātad labākais, ka mēs tomēr tik, cik mēs spējam no krasta puses salasīt, ja, tad to mēs arī mēģinām tomēr savākt, jo tur atkal cits neētības vesti jāvēl. Ar glābšanas vesti ir neērti strādāt. Ja nav vēlmes brist ūdenī, atkritumu makšķerēšanai var sagatavoties īpaši. Man ir šāda uzparikte uztaisīta jau labu laiku atpakaļ. Tas ir speciāli taisīts, jā, lai, vārdu sakot, tas kā sačoks. Visām ūdens tilpnēm esot raksturīgi, pat ja pirmajā acu uzmetienā šķiet viss ir tīrs, kārtīgi ķeroties vērsim pie ragiem, atrast var visus iespējamos un neiespējamos atkritumus. Jana Vītoliņa, Ivo Vejs, Bestavū. Protams, esat arī piesardzīgi, kad tuvojaties šīm ūdens tilpnēm, ja paši netiekat galā, saucat palīgā kādu stipru